Un es gribēju patiesībā, apsveikt, mums ir izrādās, mums ir vēl viens deputāts, tikai mūsu pašvaldībā. Lielvārds Rems izpilddirektora Aldis Krastiņa ar 10. oktobri ir Jēkabas novada domas deputāte. Un es ļoti ceru, ka, protams, gan valdes priekšsādātājs, gan arī varbūt tās domas priekšsādātājs zina, ka Aldis Krastiņa 24. oktobrī 10. bija domas sēdē Jēkabas domē. Un arī 30. oktobrī no 2 līdz 5 bija arī attīstīts šīs sēdē. Likums to neaizliedz. Likums neaizliedz. Nevajag tādu. Es varbūt pat uzreiz pateikt, ka es redzu izplatni, mīkstu ar akulām un mīkstu certifikācijā. Tā kā kāpju kalnos un slēpoju. Jā, jau tā. Ādu tamborēju, gatavoju, es daudzinu 2 vārdus. Tad vēl, tas ir tieši jums, es sagatavoju dokumentu. Tā kā es biju gatava šī jautājumu. Noteikti izlasīt. Un pārējais es arī, kad deputāts savas pilnvaras realizē no darba brīvajā laikā, un būtībā, ja es saskaņoju savu rīcību tikai ar darba devēju, darba devējs man nevar liekt pildīt deputātā pienākumus, jo tauta arī man ir ievēlējusi savā novadā, ja? Un būtībā, īstenībā, jā, man ir kaut kādas virsstundas nostrādātas, es arī būtībā šobrīd atrodos šeit. Tātad šīs stundas es drīkstu izmantot savu deputātu pienākumu pildīšanu Ķekavas novadā, ne? Paldies. Atvainojiet, ka šī jautājuma man arī Ābolīņa kungam vēl vienreiz, ja Ābolīņa kungam ir vēl vienreiz pateikt. Darbinieki, kas atrodas Remtē, ir manā pakļautībā, nevis domas pakļautībā. Līgums ir ar mani un kameru. Šo kapitālu daļu es vai sabiedrību vadu, lūdzu jautājumu par darbinieku noslogotību personīgi.